Salīdzinot sākotnēju informāciju ar iepriekšējā gada, tad šis ātruma maratons, kas bija 24 stundu laikā, tad šogad ir bijis labāk kā iepriekšējā gadā. Autovadītāji ir bijuši disciplinētāki un fiksēto pārkāpumu skaits ir bijis mazāks kā iepriekšējā gadā. Vai tos konkrētos absolūtos skaidrus arī mēs jau varam nosaukt, vai zinām tie ir? Jā, gadījumi, kad policijas darbinieki fiziski ir apturējuši pārkāpējus, tie ir 393 gadījumi, iepriekšējā gadā tie bija 519. Savukārt tehniskie līdzekļi kopā ir fiksējuši 1107 pārkāpumus, bet iepriekšējā gadā tie bija jau pāri pa 2000, tie bija 2128 pārkāpumi. Varbūt vienkārši mazāk policijas ekipāžu bija, vai apmēram tādā pašā jaudā darbojāties kā pērn? Jaudā tādā pašā, bet noteikti jāsaka, ka šis statistikas samazinājums arī vērojams ar to, ka vakardien bija mainīgi laika apstākļi, bija lietus, bija mākoņains, atsevišķos reģionos bija sniegs, līdz ar to arī parasti mūsu novērojumi liecina to, ka šādā laikā autovadītāji brauc lēnāk un ir uzmanīgāki.